Sveiki visiem foršajiem, kas skatās mūs. Gribu aicināt jūs uz veselības nometni, kas notiks jūnijā 28, 29, 30. Nometne notiks tādā vēsturiskā vietā, Cēsu rajonā. Vieta ir ļoti skaista, jo blakus ir mežs un Amatas upe, tā kā varēsiet arī nopeldēties. Es esmu šodien aicinājusi Kristīnu, kas arī piedalās mūsu nometnē. Sveika, Kristīna! Sveiki! Pastāstīt, Kristīne, ko tad tu pasniegsi šai nometnē? Mēs jau kā vienmēr, es vienmēr esmu par neirografiku, jo, kā tu teici, tad nometnes nosaukums ir apgaismība. Un kas tad ir apgaismība? Apgaismība ir tad, kad pirmām kārtām jau vienkārši, ka tu redzi gaismā, vai ne? Un mēs pirmām kārtām mēs izīmēsim neirografikas neiromandalu veselumā. Tātad mēs apvienosim šos te savus talantus, savus resursus, savu visu iekšējo potenciālu tādā skaistā ziedā, lai mēs varam izziedēt pirmām kārtām jau paši priekš sevis, un tad arī rast jaunas idejas un jaunas iespējas un izmantot savus talantus, jo mēs jau esam katrs unikāls, vienreizējs un neatkārtojams savā būtībā, tad lai mēs tieši izmantotu tieši to, kas, ko Dievs mums ir devis, ja, un nevienam citam uz šīs pasaules. Un otrs, ar ko es aicināšu jūs uz uguns rituālu, kas sauksies apgaismība veselumā, kur, kā tu zini, kā ir tāda sena tautas dziesma, galdiņam 4 stūri, visi 4 vajadzīgi. Tāpat arī cilvēkam ir 2 rokas, 2 kājas, kas jāliek lietā, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un darīt savus darbus. Tātad katra no 4 debesu pusēm vai 4 stihijām ir nepieciešams sadraudzēties ar šīm 4 savām daļām, lai mēs varētu ieraudzīt un dzīvot gaišāk un būt savā veselumā. Un tad, ja mēs esam savā veselumā, caur gaismu, caur uguni, caur savu iekšējo spēku, virzīties uz priekšu un piedzīvot sevi savā labākajā versijā. Tas tā būtu īsumā, ko mēs darīsim. Ļoti jauki. Tu jau īsti arī pateici, ko katrs cilvēks iegūs no tā, bet varbūt tādā lielumā, kāpēc tam cilvēkam vajadzētu šo te nometni pie mums ierast? Jā, zini kā, mēs bieži vien ejam vieni paši savu ceļu. Un vai tā būtu garīgā attīstība, vai tās būtu dažādās prakses, cilvēks bieži vien ir vērsts uz sevi, un arī vairākus gadus mums ir bijis tāds uzskats, ka jāsameklē sevi, mēs pazaudējam sevi citos cilvēkos, to bieži vien saka, un man bail no cilvēka, nevis bail, bet es negribu pūļus, un kā vēl visādi savādāk izsakās. Tad bieži vien ir tā, ka jau no seniem laikiem cilvēki sanāca kopā, lai vairotu sevī pašā pirmām kārtām šo spēku. Un, es varu viena pati uzkurt ugunskura, es varu viena pati dejot tumsā vai zīmēt neirografiku. Tas ir ļoti jauki, un to mēs visi varam darīt. Bet tieši šī kopības sajūta, kad mēs varam kopā to radīt, jo tu zini, ka tu neesi viens šajā pasaulē. Un caur mijiedarbību, cilvēku mijiedarbību vienam caur otru, mēs spējam vairāk un drosmīgāk piedzīvot sevi pašu, jo tāpēc, kad pats savā pasaulē, kas notiek galvā, jau mēs varam visu kaut ko tur sadomāties un radīt, bet tajā mirklī, kad mēs miedarbojamies, tad mums tas sanāk daudz vērtīgāk un kvalitatīvāk. Un tā ir tāda mana doma, kāpēc mums ir jāsanāk kopā. Un man liekas, tādas nometnes, tāda kopā būšana ir ļoti vērtīgas, it sevišķi vasarā, kad
kad dabā daudz dažādi ziedi taču zied vienlaicīgi pļāvā, vai ne? Tad arī, kad sanāk dažādi cilvēki kopā, tad tā buķete veidojās skaistāka un vērtīgāka. Jā, un es arī vēl no sevis gribu pielikt, ka noteikti arī spēks ir daudz lielāks un cilvēks sajūt to daudz spēcīgāk. Tad, kad ir tāda tā kopība. Ko, labi, paldies tev, un mēs visus jūs gaidām. Tā kā būs jautri, interesanti, piedzīvosiet. Es arī ceru, ka būs ļoti spēcīgi. Paldies, tev, Kristīne. Uz tikšanos! Uz tikšanos.